Es biju sarunājis, ka pēc šī stāstījuma punktā dažādi, tāds pirmais stāstījums, tāds īsa informācija būs par to, kā ir gājis astronomijas olimpiādēs un kā var gatavoties astronomijas olimpiādēm uz priekšu. Es ceru, ka Ines vēl ir zvanā, varbūt īsumā var pastāstīt. Mārtiņ, labvakar, Ines Jā, sveiks. un teica, ka viņi diemžēl nevar gaidīt ilgāk, viņi ir vakars aizņemts, tā kā viņi lūdzu šo informāciju pārnest uz novembri. Uz novembri, ja? Jā. Labi. Ok. Labi. Ir tā, ka iepriekšējos gadus bija arī tā kā tiešais iespēja sagatavoties olimpiādai, jo tas nav kā mācību priekšmets daudzās skolās, bet tagad es arī tā kā gribēju šo informāciju pajautāt, bet tad mēs nākamā mēnesī to noskaidrosim. Tā. Mums te ir gaidāms tāds interesants astronomisks notikums šomēnes. Latvijas astronomijas biedrība arī izlaida preses relīzi. Paldies Ilgonim par iniciatīvu, izlaist šo preses relīzi. Mēs arī vēl, tad bija mums WhatsApp grupā tā neliela diskusija, kā pareizi latviski nosaukt. Kučiņšanas atlas komētu, un tāds ir tas latviskojums šobrīd. Komēta jau ir novērojama no dažām lokācijām, kas ir vairāk uz dienvidiem, tepat Eiropā un arī dienvidu puslodē. Ir cerība, ka komēta kļūs arvien spožāka, aste būs izteiksmīgāka un mums būs iespēja to novērot. Tad cerēsim, ka laikapstākļi mūs nepievils, jo oktobris var būt dažāds. Bet kur tad vērot? Tad vērošana ir jāplāno vakara pusē. Šeit es esmu uzlicis 8:00, 15. oktobrī. Tas sanāk ir tā kādu laiciņu pēc saulrieta, bet tieši arī rietumu pusē jāskatās. Faktiski tur, kur noriet saule, jo komēta ir diezgan tuvu saulei, tad šeit arī tā komēta būtu diezgan tuvu horizontam. Pašu pirmo laikam būs tā, ka mēs varēsim redzēt asti, un tad, jo dienas tad tā komēta virzās augstāk, tad arī pašu komētas galvu varēs redzēt. Tad te ir 20. datums, tas pats laiks 8:00. Mēs redzam, ka komēta ir pavirzījusies mazliet vairāk uz augšu. Un es te uzliku arī 25. oktobri. Tajā pašā laikā komēta ir vēl augstāk. Te ir jautājums par to, kā attīstīsies komētas spožums. Un tur es skatījos, bija dažādas tās prognozes. Bija runa par 4. zvaigžņu lielumu, 3. Bet te jāskatās, kāds ir tas izkliedes laukums, vai asti varēs ar neapbruņotu aci labi redzēt, vai tikai galvu, kā tādu mazu miglainu punktiņu. Bet, protams, ja mēs fotografējam, tad tas solās būt ļoti interesants objekts. Un es domāju, ka šo vairāku nedēļu garumā, kad komēta varēs redzēt, tas būs tāds tā kā labs piedzīvojums to atrast. No tādām jau ielgušām aktualitātēm no pavasara mēs gaidām, kad uzliesmos ziemeļa vainaga tau. Mēs skatāmies, ka tas vēl nav noticis. Gaidām, ziemeļa vainags ir redzams, principā, tad tikai jāgaida, kad būs varbūt tas liktenīgais brīdis. Mums tā sākotnējās prognozes pa vasaru īsti nepiepildījās, kur liela daļa domāja. Tā, tad šobrīd, šodien ir arī saules gredzena veida aptumsums. Tad tagad, kuram interesē, varēs pēc sanāksmes atrast dažādas tiešraižu saites, ir pie space.com un vēl citur, kur solās būt tiešraides gan no Čīles, bija arī no Lieldienu salām, šķiet. Te sanāk tā, ka tā josla pārsvarā iet pār Kluso okeānu. Tas interesantais ir tā Lieldienu sala, te ir Čīle, Argentīna tiek šķērsota, tuvu
tām, kā saka, Falklandai, Malvīnu salām, bet te ir arī tāda lieta, ka tā saule ir diezgan zemu tajā vietā, kur viņi ir pie Čīles, Argentīnas. Saule jau tuvojas uz rietu. Tā, un runājot par saules aptumsumiem, atgādinu, ka mums ir tāda ideja, koncepts 2026. gada 12. augustā, kad Eiropas šķērsos, daļu no Eiropas šķērsos pilna saules aptumsuma josla, bet konkrēti Spānijā būs tas pilnais saules aptumsums novērojams. Mūsu ēgļu semināri rīko tur, tā kā vēl tā laiks ar vien mazāk paliek, bet mēs vēl domājam, ir jau tādas dažādas idejas. Tā kā, ja jums ir kaut kādas interesantas idejas, tad variet piedāvāt, kā mēs to varam konceptuāli darīt. Tad tāda informācija par to lasām, klausāmies, skatāmies, tad ir raidījums Zināmais nezināmajā. Atsācis ar rudens sezonu pilnā jaudā ar jauniem raidījumiem, jo vasaras periodā daļa no raidījumiem bija atkārtojumā. Studijā ir arī atgriezusies žurnāliste Sandra Kropa, un manuprāt, jā, tieši septembrī sanāca, ka 2 raidījumi bija saistībā ar astronomiju. Viens ir par Merkūru kā planētu un nosaukumiem kosmosā un Saules sistēmā, kas saistās ar Latviju. Un otrs bija gan par Suntažu observatoriju, gan par Tycho Brahes darbiem. Tur man ar Ilgonu bija gods piedalīties tajā raidījumā. Rudens nāk arī ar Zvaigžņās debesis jaunu numuru, rudens numuru. Noteikti, jo esat saņēmuši, arī pieminējuši pašā sākumā, arī var apskatīties informācijas Zvaigžņās debesis mājaslapā par šo žurnālu un tādu iepazīšanās zvana ierakstu, kas saucās Atveram zvaigžņoto debesi, var noskatīties YouTube'ā. Sadaļās Atveram zvaigžņoto debesi. Tas žurnāls, kā zināms, nav viegli nopērkams. Parastos kioskos nav, jāstāsta grāmatnīcās vai Latvijas universitātes apgāde tirdzniecības vietās, bet visērtāk ir abonēt, un tad vispār nav jādomā par to, kā tikt pie šī žurnāla. Latvijas astronomijas biedrības lekcijas mēs arī publicējam YouTube'ā, tā kā, ja pieņemsim, nav sanācis kādu no tām reizēm noskatīties, piedalīties vai noskatīties, tad jūs varat uzmeklēt arhīvā, un šeit ir jau vairāk kā 70 dažādi video, kas ir iekrājušies pa pēdējiem gadiem no Latvijas astronomijas biedrības. Tad mums ir aktīvas vairākas WhatsApp grupas. Tāda jaunākā grupa nodibinājās mazliet, nevis mazliet, vairāk kā pirms mēneša, bet precīzi pirms mēneša. Tas bija 2. septembrī saistībā ar astrofotogrāfiju. Ļoti aizraujoša grupa. Skatos, tur sacenšās un dalās ar novērojumiem, dalās ar iespējām, kāds kuram ir kāda pieredze, kāda aparatūra. Ļoti profesionāli astrofotogrāfi ir sapulcējušies, un tā kā tur ir diezgan interesanti. Tad mums ir arī turpinās tāda lieta kā zvaigžņu okultāciju vērojumi, jeb šo aizklāšanas, ko izraisa asteroīdi. Te arī laiku pa laikam ir sistemātiski novērojumi, kur piedalās vairāk dalībnieku no šīs grupas. Tā kā tur ir interesanti rezultāti un iespēja koordinēt darbības. Tādas brīvākas diskusijas ir grupā Raķets un citi zvēri, bet paziņojumi par veiktiem novērojumiem tikko vai plānotiem novērojumiem, kādiem notikumiem ir grupā Astro novērojuma alert. Tur brīžiem ir ļoti, ļoti aktīvi, brīžiem ir tāds klusums, brīžiem ir pa tēmu, brīžiem ir kaut kas noslīd no tēmas, bet tā teikt, ja viss notiek tā pa lietu saskaņā ar iekšējiem kārtības noteikumiem, tad viss ir labi.
Tad astronomijas biedrības sanāksmes tiešsaistē mums notiek katru mēnesi, izņemot vasaras periodu, bet nākamā reize mums ir, tad vēl šogad palikuši 2 reizes, nākamā reize būs novembris, un 6. novembrī mums ir arī jau zināma tēma. Ilgonis Vilks stāstīs par maiju astronomiju. Tur būs gan personīgie iespaidi no tām vietām, kur maija bija veikuši astronomijas novērojums, gan arī tāds akadēmisks ieskats maiju laikskaitīšanas sistēmā un ar to saistītās lietās. Tad tas no manas puses viss. Šoreiz mums bija tāda garāka sanāksme. Paldies visiem, kuri piedalījās, un novēlu gan mums pašiem, lai mums izdodās tas pats Oskai 7 projekts, un lai izdodas arī novērot komētu un citas interesantas debesu objektus. Tā, paldies un uz redzēšanos!